tikai nesen sāku sev pieņemt tāda, kāda es esmu. Droši vien horeogrāfam, kā jebkuram māksliniekam, jābūt tādam, kāds viņš ir. Muzikantam ir instruments, rāksniekam ir instruments, dejotājiem, horeogrāfam arī ir instruments, bet tas instruments ir tas ķermenis, šitais, manējais. Droši vien citi mākslinieki var savu instrumentu kaut kur atlikt uz laiciņu vai plauktiņā vai, es nezinu, skapītī vai vienkārši atlikt, bet tu nevari. Tāpēc, ka tev tavs instruments ir visu laiku līdzi, visas 24 stundas. Un tu esi, 100% ir atkarīgs no savā instrumenta. Kāda stāvokli ir tas instruments? Parasti iedvesmo pats ķermenis. Un tas ir par ko es tieši runāju pirms tam. Kāda stāvokli ir ķermenis, no tā ir ļoti atkarīgi tas, ko tas ķermenis producēs. Man ir ļoti svarīgi, ka tā iedvesme iet no cilvēkiem. No tiem cilvēkiem, kur piedalīsies tajā projektā. Pēc ka visu, ko es darīju, un visu, ko es daru, tas ir balstīts uz cilvēkiem, un tas ir par viņiem.